Esiet sveicināti Mentālās veselības akadēmijā. Un šodien mēs runāsim par geriatriju. Un šodien mans viesis ir psihiatrs Daniels Šamburskis, kuram ir pieredze šajā situācijā. Saki, lūdzu, Daniel, kāda pašlaik ir situācija ar senioriem un senioru aprūpi, runājot par mentālo veselību? Jo kopumā mēs neesam dzirdējuši par šo, kā arī no valsts puses, par situāciju par senioriem. Saki, lūdzu, kāda ir situācija tavuprāt? Protams, līdzīgi kā citu vietu pasaulē, arī Latvijā senioru gan psihiskā, gan arī fiziskā veselība un vispār labklājība kopumā varētu būt labāka, bet kopumā trends, virziens ir tomēr uz augšu. Šī tēma kļuvusi aktuālāka un īpaši psihiatrijā, pateicoties arī mūsdienu zinātnes un medicīnas sasniegumiem, tad mēs spējam arvien vairāk nodrošināt pienācīgāku aprūpi. Jā. Tavā praksē to senioriem strādā aktīvāk vai viņi retāk ir? Jo tev šajā jautājumā ir izglītība, un tāpēc es profesionāls, un kā ir tev ar šo te, vai pie tevis seniori nāk aprūpēt sevi? Jā, es ļoti labprāt iesaistos darbā ar senioriem. No kurienes šī mīlestība sākās, bija mana ārzem pieredze Lielbritānijā. Ir šī senioru psihiskās veselības aprūpe, jeb angliski old age psychiatry, kā apakšspecialitāte. Latvijā pat labam nav iespējams iegūt tādu atsevišķu izglītību, kā piemēram tas ir bērnu psihiatrijā, kur šo ir problēma, jā. Bet Lielbritānijā ir cita domāšana valstiski, un, protams, ka tur atšķirās no Latvijas. Cik mēs saprotam, seniors principā nogādā uz psihiskās slimnīcā, pansionātos, un ar viņiem, principā, cik ir dzirdēts, runāts, ka viņiem aprūpe netiek sniegta, kā to vajadzētu. Kā to liekas par šo? Jo tu saki, ka par to vairāk runā, bet sabiedrībā es domāju, ka šis jautājums netiek dzirdēts. Jo pašlaik mēs ļoti daudz runājam par mentālo veselību, bet par senioriem vispār es neesmu dzirdējis. Jo standartā, varbūt es kļūdos, ja senioram ir mentālas problēmas, neviens par viņu nerūpējās, un viņš sabrūk, un viņu aizved uz pansionātu, un viņš tur ir uz palikšanu, diemžēl. Vai tev ir šajā jautājumā kaut kāda informācija, kā tiek aprūpēti šeit seniori? Protams, ir arī tāda bēdīga stāsta, kur tik tiešām varbūt piederīgajiem, jāsaka tā, tās rūpes par saviem tuviniekiem, senioriem varētu būt labākas, vai viņi nav varbūt klātesoši, varbūt viņi vispār dzīvo ārzemēs. Un tad, protams, šī te aprūpe balstās vairāk, gulstās uz ne tikai mediķu, bet sabiedrības kopumā pleciem. Jā. Bet tuvinieki, viņi šo tuvinieku ar mentālām problēmām, vai šis ir ētiski, un vai šis ir principā tāda atbrīvošanās, lai nebūtu kādas aprūpes un problēmas, jo principā senioru, es domāju, ka var, ko psihiatrs tu viņam varētu palīdzēt, bet cik ir manā pieredzē, ir cilvēku vienkārši viņu atdod pansionātam un aizmirst, jo viņiem ir grūtības, viņiem var sākties kādas pieņemsim, viņš kaut ko redzēt, sarunāties ar kaut ko un tā, un tuviniekiem vienkārši viņš neeksistē šajā dzīves vietā, viņam nav nekādas vērtības, viņu vienkārši vai nu ļauj viņam tā arī nomirt, vai arī vienkārši viņu atdod. Un tas ir tāda liela problēma, un īstenībā man par to arī stāv sirds, ka
mēs esam tāda sabiedrība, kur mums cilvēku nav problēma vai aizvainot, aizmest, jo tas tuvinieks kādreiz bija nozīmīgs tiem cilvēkiem ģimenē, un viņi, tie, kas šo cilvēku atdot valsts aprūpē, viņi principā aizmirst to, ka kādreiz tas cilvēks bija vajadzīgs, un cilvēki vienkārši izmet, jā. Daniel, cik daudz vispār tavuprāt ir tuvinieki, kur tiešām rūpējās par saviem tuviniekiem, kuriem ir šīs mentālas problēmas? Gribētos cerēt, ka nevis vienkārši man veicās, kad es tiešām redzu, ka ļoti liela daļa radinieku tomēr nevēlās, lai viņu seniori piederīgie saņemt šo ilgstošās aprūpas pakalpojumu, pansionāts. Un tik tiešām līdz pēdējām, tā teikt, cenšas to risināt no mājām, sniegt aprūpi. Viņi viņu pamet. Viņš var staigāt pa mājām, runāt ar leduskapi, piemēram, kā situācija man ir draudzenei bijis. Ja? Un šie tuvinieki ir ļoti, manuprāt, nožēlojami cilvēki, jo viņi aizmirst ļoti būtiskas lietas. Ko mēs varētu darīt valsts līmenī, lai mēs varētu vairāk pie šī strādāt? Līdzīgi kā šodien, par to vienkārši jārunā. Tas būtu pats pirmais, ko vajadzētu organizēt, vairāk sabiedrības informēšana, līdzīgi kā arī pa profilaksi, teiksim, nereti tieši demence ir iemesls, kādēļ ir nepieciešams ilgstošās aprūpas pakalpojums, jo cilvēkam rodas dažādi šie traucējumi vai atmiņas vai praktisko iemaņu, un viņiem ir nepieciešams, lai 24/7 kāds ir blakus. Vai šis seniors ar demenci, ja ir terapija, viņam ir uzlabojumi veselības? Ka demence viņam vieglāk paliek? Šo nav iespējams vienā teikumā atbildēt, jo tiešām ir ļoti dažādas situācijas. Sākot ar to, kāds ir vispār demences iemesls, tas ietekmēs gaitu. Visbiežākais iemesls, protams, ir Alzheimera slimība. Un gaita ir progresējoša, ātrāk vai lēnāk, vai tie ir varbūt pat 20, 30 gadi, kad cilvēks var nodzīvot ar Alzheimera demenci, un tad viņa progresē. Un varbūt sākotnēji cilvēks ir gana neatkarīgs, bet pēdējās stādījās tā atkarība ir diezgan izteikta. Cik ilgs laiks paiet no tā, kad sākas šīs mentālās problēmas senioram? Cik ilgā laikā viņš var aiziet līdz smagākai situācijai, jo par viņu nav neviens rūpējies? Jo tā jau visiem ir, ja viņi nerūpējās par savu veselību, nav terapijas, tad viņi gudīgi aiziet ciet. Tas var būt pat vienā dienā. Ja piemēram, demence ir kādas galvas traumas dēļ, kad ir diezgan smaga trauma, bet cilvēks paliek dzīvs, un iespējams viņa traucējumi ir tik būtiski, ka viņam ir nepieciešams šis visizteiktākais aprūpas līmenis. Kā tas izskatās reāli? Varbūt, ka cilvēks ir pat gulošs un viņu ir nepieciešams aprūpēt tādā stāvoklī. Vai šim gulošam cilvēkam, tiem, kam ir šis ļoti smagi gadījumi, vai šim cilvēkiem var kaut kādā veidā palīdzēt ar šo terapiju, medikamentu, jo cilvēks viņš guļ un viņš cieš. Un viņš ļoti pārdzīvo. Tas ir ļoti smags. Bet šis ir ļoti smags temats. Vai viņam var kaut kā palīdzēt, lai nomierināt un tikt galā kaut kādā veidā ar to, ka viņš ir gulošs? Ja mēs runājam par tādu diezgan jau izteiktiem traucējumiem, teiksim tā, tad jādomā, ir noteikti izmainīta gan cilvēka personība, gan apziņas līmenis, orientēšanās un viss pārējais. Tāds ļoti, ļoti vitālais, kas ļauj man un tev šodien sarunāties. Līdz ar to
visdrīzāk, kad pa lielam pret tādu emocionālo funkciju, viņi ir droši vien tādā diezgan primitīvā līmenī, ja mēs tā ieskacējām tādu izdomātu cilvēku, vai man tas būtu pacients, tad tas būtu ar medikamentiem. Jā, tieši tā. Tieši domāju to, ka tur diez vai kāda vai psihoterapija vai kas tāds vairs būtu piemērots. Zinu gadījumu, kad tuvinieku, viņš liekas, ka viņš nomiris, un viņu aizved uz morgu, un viņš īstenībā bija smagā miegā. Ja? Ko darīt, ja kaut kas ar šo tuvinieku notiek, ka viņš nereaģē uz pasauli, piemēram, vairs? Jo tā situācija ar to, protams, ka cilvēks pamostas morgā, un cilvēki viņi nespēja kaut kā saprast, kas noticis, varbūt nomiris vai kā. Tādas situācijas negadās bieži. Negadās bieži, situācija bija, jā. Tas ir reāli tas notika. Un tad atkal gribēšu pajautāt tieši no valstīm, vai ir finanses tiem aprūpes namiem priekš terapijas, medikamenti, vai tas viss ir tieši tā, kā paredzēts. Jo ir arī tādas domas cilvēkiem, ka ja kādu aizved uz aprūpi, viņi ar tur ir pamesti, viņi eksistē vienkārši un par viņiem nerūpējas. Tā kā vienīgs zāles varbūt iedot, viņi vienkārši paliek tur. Jo seniorus, viņus, diemžēl, cenšas, liekas, diezgan daudz no viņiem atbrīvoties. Vai tu, kuros gadījumos varētu šo senioru tiešām uz aprūpes namu, aizvest, lai viņam kaut kā palīdz. Kurās situācijās domā, ka tomēr ir vērts viņu atdot valsts aprūpē? Kas man nāk prātā, tad, ja varbūt traucējumi ir gana izteikti, kad ģimene vai piederīgie viņi vairs nespēja paši nodrošināt. Ja, piemēram, ir vientuļš senioru pāris un sieva kopā vīru vai vīrs sievu, un šis te aprūpētājs, galvenais aprūpētājs, varbūt sava vecuma, vai veselības stāvokļa dēļ, vairs nespēja pildīt šo funkciju, un tad līdz ar to cieš šī te otra cilvēka aprūpe, tad viņam labāk klātos situāciju, kur ir dēls ar mammu dzīvo, un mammai ir ļoti viņi ir traucējumi. Un šis te dēls, viņš nevar viņu atdot valsts aprūpē, jo viņam būtu jāmaksā, viņa finanšu nav. Un ar mammu viņam ir ļoti grūti dzīvot, un ja nav finansējumi, ja nav naudas šīm vajadzībām uz aprūpes centriem, ko var darīt? Jo valsts, vai valsts kaut kādā veidā finansē? Protams, tie finansējumi viņu atšķirās arī no tā, kur deklarēts cilvēks, vai tā Rīga, vai tas ir kaut kur citur. Un tas, ko es iesaku, ir vienmēr vērsties savā sociālā dienestā, un tad viss būs skaidrs. Tie ir tie speciālisti, kas nodarbojas ar finansējumu jautājumu. Jā. Ļoti labi tad gadījumā. Vai tuviniekiem kopumā ir arī jāsniedz šis finansējums, jāfinansē šis aprūpes centrs? Jo zinu, ka cilvēku nodot pansionātam, un tad viņam jāmaksā par to. Jā. Viņam ir jāmaksā. Vai ja valsts vai pašvaldības ir atsaucīgi ar cilvēkam palīdzēt? Vai tev ir kāda, kā tu domā? Parasti beigās tomēr parasti tiek rasts kāds risinājums, bet tik tiešām vietām ilgstošās aprūpes iestādes tas pats pakalpojums varbūt pret cenu, liekas, ka par to pašu naudu tā kā varētu ļoti labs apartaments, varbūt viesnīcā īrēt katru mēnesi. Protams, algas jāmaksā visiem, bet tā dārdzība... Var arī terapija būt.
Var arī tu šo to naudu var ieguldīt terapijā, bet cilvēkiem ir stereotipi, jā, un daudzas ģimenes, es domāju, arī nevar valsts aprūpē nodot, jo viņiem vienkārši neļaus sirdsapziņa, un viņi ļauj šim senioram uzēst, kā viņš grib, un viņi neseko viņam līdzi, un tas ir ļoti skumji, jo viņi pasaka, ka tas ir vienkārši teiksim, ir nojūdzies, ko darīt, gaida, kad nomirst. Nav viņš vajadzīgs. Jo kopumā cilvēkiem ir grūti, jā, bet ko mēs varam darīt, kā mēs varam mudināt vairāk par šo runāt? Kā bieži tas ir, viss ir atkarīgs no mums pašiem. Jā. Kā mēs dzīvosim, kā mēs nākamām paudzēm nodosim šīs lietas, atkarīgs no mums šodien. Šodien mēs domājam, ka mēs nekad nenomirsim. Šodien mēs domājam, ka mēs nebūsim veci. Un šodien mēs domājam, ka mums nebūs jāmokās, bet dzīve pierāda, ka mēs tomēr nocojam un ja šeit seniori, viņi ļoti jāciena, jo viņi ir visi nodzīvojuši ļoti ilgu dzīvi, un viņi ir pelnījuši tiešām aprūpi tādu mīlestību. Un es arī pieredzi pieredzi, kur arī dēls nevar nodot arī mammu, un tur ir aprūpētājs. Kas palīdz. Vai valstī ir šīs daudz iespējas ar aprūpētāju papildus palīdzībai piesaistīt? Tas arī finansējums, vai tas ir pašvaldības atbalsts? Protams, gan atbalsts, gan finansējums pastāv, jā. Bet atkal jautājums, kas kuram pienākās, jā, tad to vajadzētu runāt. Bet sociālās dienestos arī ir problēmas ar to, ka, ja ir kaut kā, viņiem ir ienākumi kaut vai 5 centi vairāk kā ļauj, nevar palīdzēt. Un ir tiešām ir arī pieredze, kur bija uz seniora lūdza palīdzību un ļoti minimāli pārkāpa tur 3 eiro, un viņiem atteica palīdzību. Un tavuprāt, vai tas nebūtu pretlikumi, vai te var kaut kā mainīt šo situāciju? Jo par senioriem ir jārūpējas, viņi ir jāciena, jo daudzi ir ļoti mūsu labā ir darījuši, un mums ir jāsaprot, ka šodien mēs esam šeit, un mēs dzīvojam, un mums ir vienas otram jāpalīdz. Jo ir ļoti daudz vientuļu cilvēku, senioru, viņi ir aizmirsti, un viņi dzīvo vieni, un viņi tā arī aiziet, un par viņu nerūpēs. Jā. Vientulība tā ir ļoti arī izplatīta problēma. Piemēram, Lielbritānijā un Japānā ir šie vientulības ministri, kad viņi tādā veidā cenšas aktualizēt. It kā nekas tāds, bet tomēr tas atspoguļo, ka tā ir nopietna problēma un risinājums varētu būt. Tomēr Latvijā trūks šīs komunas sajūta. Jā, Komunas? Respektīvi, vai tā ir mazpilsēta, vai tas ir kāds ciemats, cilvēki diezgan katrs pats pa sevi, nav tāda saliedētība. Cik ir manīts, ka cilvēki negrib to seniori arī nevēlās piedalīties. Jo kopumā šīs iespēja ir socializēties, ir arī organizācijas, kurā lūk kādu atbalstu, tā kā mums, jā, ir jau panacēja. Un vajadzētu kaut kādā veidā šos seniorus uzrunāt un panākt, lai viņi piedalās, ja izrunāt, pamēģināt. Droši vien, kad ir liela daļa, kas arī uz to atsauktos, bet ir arī gana liela daļa, kas, kā jau tu teici, tik tiešām varbūt paši pat nevēlās iesaistīties. Viņi drīzāk dotu priekšroku šī kohorta ar mūsu senioriem šodien, viņi vairāk dot priekšroku, ir kaut kas daudz skaidrāk tāds nodefinēts. Nevis nāciet, būs aktivitātes, mēs aizpildīsim laiku. Jā.
bet viņi skaidri zina, kas tad tas tāds būs. Ir tā, ka seniori, viņi ir sabiedrībā tāda grupa, kura ir, kas saka, ielās, viņi vieni paši var pārvietoties, bet viņiem ir šīs problēmas, un viņiem nepievērš uzmanību. Izskatās, ka viņi vienkārši neeksistē. Un arī pašvaldību līmenī un valsts līmenī šos cilvēkus, arī viņus necenšas uzrunāt un nemēģina viņiem palīdzēt. Vai tas nav tiešām, kā es domāju, ļoti pretīga attieksme gan no cilvēkiem, gan no valsts? Vai tavuprāt valsts pietiekami iesaistās senioru veselību, senioru aprūpē un meklē iespējas, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, kas ir tiešām, kas saka, ielās? Nu, protams, pēdējo gadu laikā mums ir mūsu ģeopolitiskajā zonā vairāk notikumu bijuši, kas kavē uzlabot šo situāciju, varbūt piešķirt kādu arī papildus finansējumu budžetu, atbalstīt kādus labus projektus. Tā kā cerēsim, ka šī situācija uzlabosies. Cerēsim, jā, jo kopumā tas ir ļoti skarbi, tas ir sāpīgi, un no cilvēku, no sabiedrības, sabiedrība mums ir tāda, kura ietilpt nokritīsi, ja cilvēki paies garām. Ja kādam senioram, kāds seniors kādu uzrunās un mēģinās to ko palūgt, un viņiem ir kaut kādas problēmas, kā redzēt, cilvēki izvairās. Ja kāds seniors cieši batu, jo viņiem ir mazā pensija, un viņiem ir daudz medikamenti jāpērk, un godīgi sakot, te arī nav nekāda iesaiste. Un patiesībā, ja valsts, kā tu saki, grib iesaistīties, tad mēs nedzirdam cilvēki. Vienkārši par to nerunājam. Jo ļoti daudziem senioriem ir medikamenti. Jādod gan uz visiem pensiju, kā viņi izdzīvo. Viņa pensija var būt maza, bet valsts nepiešķir papildus kaut kādas iespējas. Un tā. Jā, protams, arī nāk iekšā tā teikt jaunas zāles, kaut kas modernāks, un tad šī cena. Pēc pēdējās lielās reformas varbūt tā situācija ir uzlabojusies, bet dažas nedēļas atpakaļ pat ir bijuši šitie protesta akcija par ārstēšanas nepieciešamību un tās ļoti augsto dārdzību, kad nav iespējams saņemt finansējumu pietiekamā līmenī. Un tas ir tieši tas, par ko tu saki, kad arī tas attiecās uz pensionāriem, bet varbūt tur tie budžets ir tik neliels, kad arī tādas ikdienišķākas medikamentus, piemēram, ir grūti iegādāties. Bet zini, par senioriem arī rūpējās organizācijas biedrības. Un šīs organizācijas ir, paldies Dievam, kā viņas ir, cenšanās palīdzēt kaut kādai daļai, nevar visiem palīdzēt. Un principā tas ir jādomā mums pašiem, mums jāiesaistās, un mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram tā pamest cilvēkus. Jo mēs visi novecosim, mēs visi būsim ar varbūt mentālām problēmām, bet demence ir gandrīz visiem, vai ne? Vai mazāk, piemēram. Ļoti lielam procentam cilvēku, varbūt kāds nenodzīvo līdz tādam vecumam, ka tā attīstās, bet mūsdienās šobrīd, teiksim, Latvijā ir 35,000 iedzīvotāji mūsu vidū, kuri saskars ar demenci. Ko var darīt, piemēram, aprūpētāji? Kā var aprūpētāji, tiem, kam ir aprūpētāji, piemēram, ko viņiem labāk darīt, lai šim te senioram šo ikdienu uzlabot, jo
daudz aprūpētāji aiziet, izdara un iet atpakaļ. Protams, ka viņiem ir tā maza alga, jā. Kā aprūpētājs varētu palīdzēt šim senioram tu dienu padarīt labāku, padarīt viņu, mēģināt viņu iesaistīt sabiedrībā, palīdzēt viņam, iziet uz parku un vienkārši veltīt laiku, lai viņam, šim senioram, būtu iespēja šos ikdienu uzlabot. Un tad šeit ir jautājums par finansējumu, ja, jo finansējums un alga ir ļoti maza, un aprūpētājiem nav tāda iespēja vienkārši, ja. Un arī seniors, viņus necenšas arī, teiksim, ģimenes ārsti ļoti daudz iet, un arī ģimenes ārstiem nav šādu iespēju kaut kā palīdzēt šajā gadījumā, jo jāiet pie psihiatra. Vai tev pašam nākotnē ir kāda vēlme šajā jomā iesaistīties arvien vairāk, ar senioriem palīdzēt? Būtu nepieciešams tomēr kaut kā gandrīz vai restruktūrēt to aprūpas principu, ka tik tiešām, ja ir tāda situācija, kur varbūt ir ļoti grūti nodrošināt aprūpi dzīves vietā, vai arī kaut kas to kavē, bet tas nav kaut kāds medicīnisks iemesls, kādēļ cilvēkam vajadzīga tā aprūpa. Varbūt tad būtu vērts tomēr organizēt tādus tā kā dzīves vietas, kur šie seniori varētu atbalstīt viens otru. Varbūt tur ir kāds personāls un tā, bet tas nebūtu tāds klasisks pansionāts. Jā. Šāds te variants mums trūkst. Zini, tu vari šajā situācijā, tu esi izglītots šajā jomā, tu esi pirmais, par ko mēs dzirdam, un principā tava izglītība, tava vēlme palīdzēt, varbūt tas kaut ko arī mainīs. Vai tevi iesaistīs, ja varbūt mēģināsi, jo mums tiešām vajag iesaistīties un kaut ko darīt. Un, zini, paldies tev, ka tu šodien veltīji laiku, un paldies tev, ka tu vēlies rūpēties par senioriem, un paldies, ka bija iespēja izrunāt dažus jautājumus. Paldies tev. Paldies par sarunu. Paldies tev.